Sveiciens visām daļā dzimuma pārstāvjiem Startautiskajā sieviešu dienā. Es novēlu katrai iekšējo mieru, harmoniju un veselību, fizisko, garīgo, mentālo. Un tieši apzināti izvēlējos šo fonu. Manuprāt, tas lieliski raksturo, kā sieviete var būt savā labākajā versijā tikai atpūtusies. Atpūtusies sieviete būs vislabākā sava versija. Es arī šodien esmu pateicīga un priecīga, ka šajā sieviešu starptautiskajā svinamajā dienā es esmu beidzot brīvdienā, esmu mājās, esmu savā mājas ērtajā ampluā. Es dzeru tēju un dalīšos ar jums savā pieredzē ar to, kā varam izmantot ētriskās eļļas mūsu hormonālam atbalstam. Tā, tūlīt dalīšos ar ekrānu, kamēr es uzlikšu prezentāciju. Gribu pievērst uzmanību, kad noteikti, lai sāktu kaut kādu hormonālā atbalsta ārstniecību vai kaut kādu manipulāciju, noteikti ir jāiet pie ārsta, tāpēc, kad ārsts varēs tātad arī gan veikt šo hormonālo testu vai izpēti, varēs konkrēti pateikt, kurš hormons tātad ir vai pa augstu vai pa zemu, un tādā veidā varēs efektīvāk palīdzēt. Un tāpēc pirmais solis, kas ir jādara, noteikti ieplānojiet sev kā dāvanu, aiziet pie ārsta, pie ginekologa un parunāt par to, vai ir iespējams veikt kādu testu uz hormoniem un noteikt, kura veida hormons trūkst vai ir par daudz, un līdz ar to attiecīgi arī izvērtēt tālākās darbības. Un tātad hormoni ietekmē vistiešākā veidā visu mūsu būtību. Mēs sievietes esam tik niansēti veidotas, un hormoni arī ir tik ļoti niansēti, ka viņi līdz galam vēl 100% nav pat izpētīti, kā tieši viņi sadarbojas, iedarbojas, jo tās formas ir, es nezinu, nesaskaitāmās variācijās. Tātad hormoni ietekmē mūsu pašsajūtu, to, cik aktīvi mēs varam būt vai esam mazāk aktīvi. Ietekmē mūsu vizuālo izskatu un visus procesus mūsu ķermenī. Tā kā, jo viņi regulē organisma vielu maiņu, enerģijas līmeni, atbild par reprodukcijas orgāniem, atbild par ķermeni reakciju uz stresu un traumām, regulē minerālu vielu un vitamīnu uzsūkšanos, ietekmē augšanu un libido, kaulus un muskuļus, cukura līmeni un arī homeostāzes uzturēšanu ķermenī. Tā kā ļoti, ļoti plašs spektrs. Un kas tad ietekmē, es teiktu, pati svarīgākā lieta, ar ko vispār sākt, ir noteikti pavērot arī savu miega kvalitāti. Ja nebūs veselīgs miegs, tad, principā, viss pārējais varētu būt ļoti neiedarbīgs. Tātad internetā arī ir gana informācijas par to, kā mēs varam noteikt, vai mums ir veselīgi miega kaut kādi paradumi vai neveselīgi, un kā mēs tos varam atkal uzlabot. Ja ir kaut kādas jau nopietnākas problēmas, tad noteikti atkal ieteicams doties pie mediķa un jau arī lietot kādus līdzekļus. Noteikti stresa līmenis mums ikdienā, līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, kad mums ir kādas šīs, es teiktu, tādas plūstošās dienas, es viņu saucu par gurķošanās dienu, ka man ir kaut vai ir gurķošanās dienas daļa, varbūt citreiz nav vesela diena,
kad es varu būt savā ritmā, tādā nesteidzīgā, ka nav jāskatās pulkstenī, ka es varu tā plūstoši būt. Jo, nu, jā, tas man dod, man personīgi dod resursu tanīs dienās, kad ir jābūt nos stresa apstākļos, gribot, negribot. Un jā, tātad atrodam arī savu recepti, kas mani uzpilda, kas man ļauj līdzsvaroties un būt tādā emocionālā resursā, lai varētu izturēt, kad ir tie stresainie brīži. Diemžēl ļoti, ļoti liela ietekme ir ikdienas produktiem, ko mēs lietojam, kas ir plaši pieejami veikalos, sākot tur ar šampūniem un ziepēm un beidzot ar dekoratīvo kosmētiku un vislielāko hormonālo ienaidnieku, tas ir smaržas, jā, sintētiskās smaržas, kuras visvairāk ietekmē hormonālo darbību. Un, jā, šobrīd nu, ir tāda situācija, ka mums pašiem ir jāseko līdzi. Ir dažādas aplikācijas. Es pat lietoju Inci Beauty aplikāciju, kuras veikalā, jā, noskanējot svītru kodu, redzu, cik, cik tajā proporcionāli ir kaitīgās vielas, cik šis produkts ir zaļš, patiesi zaļš, nevis vienkārši uzrakstīts kaut kas zaļš un teikts, ka tas ir natural un organic, bet iekšā vienalga ir kaut kādi kaitīgi, kaitīgi paslēpti, jā, kaut kādas ingredients, jā, sastāvdaļas. Tāpat arī ar ēdienu, kad es cenšos ēst sezonāli, ēst to, kas ir tīrs. Ja nav, tad es arī, kad nesanāk nodrošināt ar kādiem augļiem vai dārzeņiem vietējiem, tad es arī attiecīgi, jā, mazgāju viņus. Man ir speciāls līdzeklis no Young Living Fruit and Veggie Soap, ko es lietoju. Es noņemu, jā, to vielu, ar ko apstrādā augļus, īpaši ogas, lai viņas tur ilgāk uzturētos, bet ir arī tāda paša ar sodu var vienkārši nomazgāt, jā, arī var sodas ūdenī pamērcēt. Tā. Un, protams, dzīvesveids ļoti, ļoti ietekmē. Es zinu, ka mēs nevaram būt simtprocentīgi ļoti veselīgi, bet vismaz man tā pieeja ir 80/20, kad 80% cenšos dzīvot veselīgi. Nu, ja kādu reizi tur sanāk kaut kas, nu, tad nekas, bet lai tomēr pārsvars ir uz to veselīgo pusi. Nu, tad par ētriskām eļļām. Tad ētriskās eļļas, kuras ir, jā, pierādītas pētījumos, kuras palīdz hormonālai darbībai, pirmā ir lavandiņa. Lavandiņa ir arī mans tāds atklājums. Un, jā, lavandiņa līdzsvaro hormonu līmeni, viņa mazina arī sāpes, stresu un depresijas sajūtu. Man patīk lavanda, kas salīdzina ar Šveices nazīti. Viņa ir ļoti daudzfunkcionāla un noteikti sāksies vasara. Lavanda būs tā eļļa, kas man būs vienmēr somā, jo lavandu var arī neatšķaidītu likt tiešo zādiņus un visiem pušumiem, kodumiem, brūcītēm, noberzumiem. Tā kā, jā, un arī redziet, ka viņai vēl ir arī līdzsvarošanas ietekme jau uz hormonu līmeni. Ļoti patīkams aromāts. Man agrāk lavanda īsti nepatika, bet, jā, es parunāšu vēlāk par kvalitāti, bet autentiska lavandas eļļa ir ļoti, ļoti patīkama. Un šobrīd mēs esam ļoti sadraudzējušies ar šo eļļu. Tāda ir muskata salvija, angliski clary sage, arī līdzīgā pudelītē, saldena. Jā, ļoti saldena, palīdz līdzsvarot estrogēna līmeni, arī darbojas kā antidepresants un uzlabo garastāvokli.
ļoti patīkama un spēcīga smarža, tāda sievišķīga, jā. Tad ir timjāns. Timjāns ir garšaugs, un viņam piemīt progesterona līdzsvarojošā iedarbība, un īpaši arī nodara sievietēm, kam tuvojās menopauze. Ļoti patīkams nomierinošs aromāts. Man arī ļoti garšo timjāns kā garšviela. Un jā, šo arī drīkst lietot kā garšvielu, tikai jāatcerās, ka ētriskās eļļas ir ļoti, ļoti koncentrētas, un tāpēc viņas vajag atšķaidīt. Un sandalkoks. Sandalkoks būs ļoti tāds, tā kā smarža, jā, viņš gan ļoti dārgs, bet dar gan vīriešiem, gan sievietēm testosterona līmeņa līdzsvarošanai, un ir arī tas afrodīzijaks, paaugstina libido un līdzsvaro hormonus. Ļoti, ļoti patīkams aromāts. Viņš ir dažādi sandalkoki, man ir Sacred Sandalwood. Nopirku pa atlaidi, kad vienu gadu jā, bija liels atlaides, un tad lietoju, jā. Nu, runājot par sievietēm, es nevaru nepieminēt sievietes ciklu. Mēs dzīvojam cikliski, vienu mēnešu ietvaros, bet arī ārpus menstruālā ciklā. Man šķiet, ka mums vispār ir tāda cikliskā arī fāzes dzīvē, ja, kad mums ir vairāk aktīvs periods, tad mums ir tāds ziemas periods, kad mēs tur kaut kur zemes, tur tā kā sēkliņi kaut ko tur aug un kaut kas norisinās, un ārēji varbūt nekas neizpaužās. Un man šķiet, ka katrā tādā fāzē ir tik vērtīgi būt un ļauties. Ja? Citreiz mēs tur varbūt saskatāmies kaut kādus tur, nezinu, tur sociālos tīklus, un tad salīdzinām sevi, un tad liekas, ai, manā dzīvē nekas nenotiek, bet tā nav. Tā nav. Visu laiku kaut kas notiek, un vienkārši jāļauj ieklausīties sevī, un jāizdzīvo arī klusās fāzes, un tādīs notiek iekšēji kaut kas. Tas nenozīmē, ka, ja neredz ārā, ka kaut kas tur baigi grandiozi notiek, ka nekas nenotiek. Tā nav. Kad visas fāzes svarīgas, tieši tāpat kā menstruālā ciklā, tad mums ir pirmā fāze, tas ir šis menstruācijas laiks, kad notiek asiņošana. Otrā fāze, kad ir pirmsovulācijas fāze, trešā ir ovulācija, un ceturtā pēcovulācijas fāzes. Nu, tātad man arī ļoti patīk, ka Young Living ir izstrādājis tādu kā protokolu katrai šai fāzei savas ēļiņas, un es arī esmu pamazām iegādājusies sev visas, un šogad, jā, es ar šo protokolu esmu sev arī līdzsvarojuši savu ciklu, un pats interesantākais, ka arī man bija diezgan stiprs, spēcīgs mēnešu reizes, un pateicoties šim protokolam, jā, es tieši biju pie ginekoloģis, un viņi man prasīja, vai jums nav samazinājušies izdalījumi, jo man parasti bija ļoti, ļoti daudz, tad es teicu, jā, ir, un tad prasīja, ko jūs darījāt, un es atcerējos, ka es vispār jau kaut kādus mēnešus lietoju šīs eļļas saskaņā ar ciklu. Nu, un tā tad Young Living tieši, jā, ārsts ir caur Young Living firmu izveidojis tādu sērumu Progressence Plus, kur sastāvā ir savvaļas, tā teikt, dabīgais progesterons, jāma, kas viegli uzsūcās organismā, var palīdzēt jā, ar hormonālo balansu. Un šo parasti lieto tieši, ja ievēro šo protokolu, tad var menstruāciju laikā uz iekšdelmām vai arī tā kā zem nabas, tādā rajonā var smērēt. Ļoti patīkams aromāts, maigs. Man ļoti, ļoti pašai patīk. Jā, tur ir bergamota, piparmēta, vīreks un E-vitamīns klāt, un tas viss ir atšķaidīts kokosriekstu eļļā. Brīnišķīgs, jā, bet šo arī iesaka lietot, kad ir jā, menopauze un kad jā, ka hormoni tur mainās un hormonālais viss process šis, jā, un to var tad lietot arī pastiprināti tā kā katru dienu, visu mēnesi.
ja ne tikai tādā menstruālā fāzē, ja ir vajadzība. Tā, pēc tam otrajā, tad pirms ovulācijas fāzē ir endofleks maisījums, kas ir arī lielisks vairogdziedzerim. To arī bieži smērē šeit ar vairogdziedzeri. Tātad sastāvā ir krūzmētra sperminte, tāda košļinīgā piparmētra, kas smaržo tā kā agrāk bija Wrigley's sperminte, atceros senos laikos. Salvija, ģerānija, mirte, muskatrieksts, vācu kumelīte un sezama eļļa kā bāzes eļļa. To uzklāj uz kakla vai muguras lejas daļā vai uz pēdām, un viņa jau ir arī atjaukta. Jā, un palīdz izbalansēt hormonālo sistēmu, tad atvieglo pirmsmenstruālo sindromu sajūtas, var uzlabot un pātrināt ķermeņa vielu maiņu, ja kādam ir problēmas ar lieko svaru, atbalsts arī elpceļiem, uzlabo aknu darbību, atbalsts virsnieru dziedzeriem. Tālāk, nākamā fāze ir tā ziedošā, plaukstošā, tā ovulācijas fāze, Ladies Clareol. Man šīs ir kā smaržiņas, kopš es nopirku, viņas atjaucu rullītī, un iesmažnos tā ir ļoti mīļa smarža, ziedaina. Tātad Ladies Clareol sastāvā ir apelsīns, muskats, salvija, bergamots, ilangi, langs, sandalkoks, salvija, jasmīns, egle, arī divi egles veidi, hinoki un Idaho blue spruce, un arī krūzmētra. Lielisks, brīnišķīgs maisījums, tad mazina tās negatīvās emocijas un tad pārliecība, jā, sievišķīgi, ļoti sievišķīgs aromāts, manuprāt, un daudz palīdz justies tā mierpilnāk un harmoniskāk ar sevi. Un, jā, īpaši arī ieteicams sievietēm no 40 līdz 50 gadu vecumam, jo jā, atbalsta arī īpaši menopāzes laikā. Un tad noslēdzošā fāze, tad, kad mums bieži viss kaitina, un nevelti arī šo ētisko eļļu maisījumu sauc Dragon Time, jo nereti mēs tiešām jūtamies kā tāds puķenis, ka liekas, ka nekas nav tā kā vajag. Jā, šeit tad arī ir muskats, salvija, fenhelis, lavanda, majorāns, pelešķis un jasmīns. Un, jā, viņi tāda vairāk tā kā zālīga, tāda ne tik ziedaina, bet tad nomierinoša un tad relaksējoša tā smarža. Jā, tad, kad liekas, ka emocijas sit augstu vilni, tad šo var pasmaržot, bet arī atceramies, ka visas šīs eļļas, viņas var smaržot, var likt difūzorī, bet mēs viņas arī varam piepilināt klāt kaut kādiem saviem ikdienas dabiskajiem, protams, līdzekļiem, piemēram, ķermeņa krēmiem vai ķermeņa eļļām vai sejas serumiem, un arī tā varam atbalstīt. Nu, es gribēju padalīties ar lielisku rullīšu recepti hormonālam atbalstam, ko var aizstāt tās sintētiskās smaržas. Rullīts ļoti jauki smaržo. Tur vajadzīgi tātad 10 ml rullīšu pudele, kur iepilinam 3 pilienus cipreses, 3 pilienus ģerānijas, 3 pilienus muskatsalvijas un 3 pilienus vīrakus. Un tad aizpildam pārējo ar bāzes eļļu, tātad jebkura augu eļļa. Derēs Young Living ir tāda V6, kur ir 6 augu eļļa sajaukta, kura labi uzsūcās ādā, bet var pat vīno kauliņa eļļu, to, kas pārtikā lietojam, arī der. Var frakcionētu kokusriekstu eļļu, var jojobas eļļu, aprikošu kauliņu, jebkādu dabisku eļļu. Var arī piemeklēt savam ādas tipam, ja zinat, kāda der. Un jā, un te par kvalitāti, ko es gribu svarīgi pieminēt, hormonālam atbalstam derēs tikai augstākās kvalitātes ētriskās eļļas. Tas nozīmē, ka tām ir jābūt 100% autentiskām.
Diemžēl tas, kas pārdodas veikalā, lielākā daļa ir kaitīgas, jo lielākā daļa ir sintētiskās vai vai kaut kādas tā kā parfīma eļļas, kas galīgi neatbalsta, bet ir tieši toksiskas. Tātad, kad mēs iegādājamies ētiskās eļļas, mums ir svarīgi, lai viņas ir certificētas, ir ļoti svarīgs auga kvalitāte, ka jābūt ekoloģiski audzētam augam bez pesticīdiem, augsnei ir jābūt tīrai. Ir arī svarīgi, kā to novāc, kā novāc. Ir augi, kuri jāvāc ar rokām, ir augi, kuri jāvāc noteikti, tur piemēram, ilangi vāc tur naktī ar rokām, ja, un ir, kur ir jāravē, piemēram, tā pati lavanda ar kaplīti, kliņšainā zemē ar rokām, ja, un destilēšanu, jo augs ir jādestilē praktiski uzreiz pēc novākšanas, jo viņš ilgāk ceļo kaut kur no tās augšanas vietas līdz destilācijas vietai, jo viņš atkal zaudē savas vērtīgās vielas. Un tāpat arī par iepildīšanu pudelītēs. Ja? Nu, tātad pēc likuma drīkst rakstīt simtprocentīgi ētiskā eļļa, ja tur ir tikai 5% no šī īstā, un tad ir atšķaidīts labākā gadījumā, jā, bet man ļoti pašai personīgi patīk Young Living ētiskās eļļas, un es arī esmu Young Living ētisko eļļu izplatītāja, bet arī pētot apkārt, redzu, ka arī ir citi ražotāji, kuri arī ievēro, ievēro tomēr to ekoloģisko pieeju savu ētisko eļļu ražošanā, bet tik un tā, cik es esmu salīdzinājis, man pagaidām, jā, Young Living ir vislabākās, ko es esmu lietojusi, un tāpēc arī, ja es praktiski, ja var atļauties, tad es iesaku šīs eļļas, jo viņas ir tā vērtas, un vienīgais, jā, ka viņas var iegādāties tikai caur izplatītāju, tad, ja jūs uzrunā vai jūs interesē kādu no šīm ētiskām eļļām, tad slaida beigās būs arī kontakta informācija, un jūs varēsiet sazināties ar mani, pakonsultēties, un es varu ieteikt tad ērtāko veidu, kā iegādāties, tad iegāde notiek, tad, ja gribat kādu atsevišķu eļļiņu, varat ar mani kopā pasūtīt manā pasūtījumā, ja lielāks pasūtījums, tad reģistrēju jūs, un jūsu pasūtījums atnāk uz jūsu mājām bez nekādām tur obligātām pirkšanām nākotnē, tā kā jāparasti cilvēkiem kāda negatīva ietekme, un tad domā, ka kaut kur ievilks iekšā un netiks ārā, un visu laiku būs tik jāpērk, tā nav. Tātad Young Living var nopirkt produktus vienu reizi un vairāk neko nepirkt. Tātad nav jābaidās no tās reģistrācijas, ērti, un apmēram 8 dienu laikā atnāk paciņa ar kurjeru, ja nesat mājās, kurjeris atstās paciņu jums tuvākā pakomātā. Tā kā viss ir droši un ērti, un paldies jums liels par uzmanību. Es vēlu katrai būt saskaņā ar sevi, būt saudzīgai pret sevi, ieklausīties, kad vajag atpūsties, kad vajag iziet sabiedrībā, kad vajag padejot, kad vajag iziet pastaigā pa mežu. Un tātad, ja interesē kaut kas vairāk par Young Living ētriskām eļļām, vēlties kaut ko iegādāties, droši varat man rakstīt arita.elizabete@gmail.com, vai arī man ir well.being.essentials konts Instagram, un tur arī var rakstīt man ziņu privāto vai vienkārši piesakot un skatīties kādu noderīgu informāciju. Paldies jums visām, un tiešām, lai skaista diena, lai tāda, kāda jums ir jūsu būtībai šobrīd un jūsu fāzē, jūsu dzīvē, ir vajadzīga, un baudiet to, cik brīnišķīgi jūs esat radītas. Paldies jums liels, un uz tālāko saziņu.